Esmu Agris Bitāns, zvērināts advokāts ar vairāk kā 30 gadu darba stāžu juridiskajā jomā. Darbojos zvērinātu advokātu birojā Everšets Sazula un Bitāns, un šodien mana saruna būs ar Dauni Aueru par valsts vīziju un labāku valsts virzību uz priekšu. Kas man personīgi pietrūkst, ka mums nav kaut kāds vispārējais valsts uzstādījums. Kāds ir mūsu virsmērķis, ko mēs gribam sasniegt kā valsts? Mums koalīcijas partijas raksta garu un plaši attīstīt, nodrošināt, bet tas ir vairāk process, nevis rezultāts, nevis vīzija, uz ko mēs ejam, un pārējās lietas ir pakārtotas. Kā mēs to varētu, pieņemsim, salabot? Tas ir viens moments, ir kaut kāds idejas? Es pilnīgi piekrītu, Agri. Arī viens iemesls, kāpēc mēs dibinājam šo domnīcu, ir tieši tas, ka trūkst tā vīzija, kad nav skaidrs, kurp valsts iet. Un mēs ar skaudību skatāmies uz Igauniem, kuriem tagad tiesa viņiem tautsaimniecība klibo, bet viņiem bija un vēl vien ir kaut kāds tāds mērķis ļoti skaidrs. Lietuviešiem arī, tā izaugsme, kas viņiem ir bijis pēdējos 15 gados, kas ir absolūtais brīnums stāsts Eiropas kontekstā. Lietuva ir 2. vietā pēc IKP izaugsmu starp Eiropas Savienības valstīm 21. gadsimtenī. Ar izteiktu pārsvaru pār Latviju un Igauniju, kas atrodas arī 1. piecniekā, jo tur bija vīzija, mērķis par to, ko sasniegt. Mums absolūti nav. Tāds elementārs jautājums kā Rīgas loma tautsaimniecībā. Vai mēs esam valsts, kur mēs saprotam, ka Rīga ir tā vieta, kur būs tā augsti pievienotā vērtība mūsu tautsaimniecībā, jo pakalpojumi jau attīstīsies šeit. Nevis citās pilsētās, kur vienkārši nav tas cilvēka kapitāls vajadzīgais. Un Rīga var konkurēt ar Helsinkiem, piemēram, potenciāli pat varētu ar Stokholmu, citas pilsētas Latvijā nevar. Tad vai mums vajadzētu fokusēt vairāk uz Rīgu, vai kā līdz šim, neinvestēt Rīgā, jo Rīgai jebkurā gadījumā būs kaut kādi ienākumi, jo šis ir biznesa centrs, un investēt Ludzā, Alūksnē un citur, kur mēs varam redzēt, ka pilsētas infrastruktūra ir vairāk attīstīta kā Rīgā. Gribēšu drusku padiskutēt, man tieši otrādi, kā Latgales patriotam, liekas, tieši otrādi Latgalē netiek investēts, viss investīcijas ir tikai Rīgā, un viens no momentiem, es nezinu, vai bija iespēja iepazīties ar austrumu pierobežas attīstības plānu, ka plāns, kas ir vairāk nekā 80 lapuses garš, kur ir sarakstīti lieli cipari, no kuriem lielākā daļa neatiec uz pierobežu vai attiec uz to, kas jebkurā gadījumā būs jādara robežu stiprināšana, bet tam nav nekāda sakara ar Latgalu. Un man ir sajūta, ka faktiski Latgalē nekas netiek domāts. Lai gan man arī bija viena piemērs, kad es redzēju Daugavpili uzstājoties stāstot par savu dzimto pilsētu Lielbritānijā, kur ir iespēja tieši attīstīt it kā nomalas pilsētas, padarīt viņas interesants un tādā veidā radīt veiksmes stāstu un attīstības centrus arī ārpus Londonas, piemēram. Un absolūti mums to jādara. Mēs faktiski šobrīd strādājam pie pētījuma tieši par šo valsts pilsētu attīstību, kas absolūti kritiski. Bet es jums nepiekritīšu par Latgali. Mēs varam redzēt, ja analizējam Eiropas Savienības fondus, mēs varam redzēt, ka lielākās investīcijas ir bijuši ārpus Rīgas un arī ārpus Rīgas metropoles. Slavenākais piemērs noteikti ir akustiskā koncerta zāle. Rīgā nav, Liepājā ir, Ventspilī ir, Cēsīs ir. To nevar investīcija pēc būtības, tas nav tas, kas vajadzīgs uzņēmēt darbībā. Tā bija Eiropas nauda, kas... Ja, bet šo naudu varēja investēt uzņēmēju darbībā. Mēs paši esam tie, kas izvēlējamies, kad mēs gribam būvēt kultūras objektus, nevis biznesa objektus, bet tas vienkārši ir kā piemērs tam, kad arī tāda elementāra infrastruktūras lieta kā veloceliņi. Rīgā ir tagad veloceliņi, pa lielam Rīga pati tos ir finansējusi. Aizbraucam uz jebkuru mazpilsētu Latvijā, un mēs tur redzēsim lielisku veloceliņu tīklu. Mēs iespējams tur neredzēsim nevienu velo, bet veloceliņu tīklu mēs gan redzēsim. Un tas atkal liecina par to, kur tās investīcijas ir aizgājušas. Un te mums atgriežamies, ka ar tādu veidu investīciju politiku mēs nevaram veicināt sabiedrības uzticamību, jo sabiedrība jājūt, ka viņai ir pieejamība, viņa nav aizmirst, viņa ir normāla dzīves līmeņa, un tās veloceliņš vai tā akustiskā zāle neko viņam ikdienā būtiski neuzlabo viņa ikdienas dzīvē. Un te ir, kā arī no Fisila puses bija viens no aicinājumiem, ka, lai izslēgtu sadrumstalotību, ka ir vienas pieturas aģentūras
aģentūras, datu un informācijas koncentrēšana vienās rokās, lai nav vieni un tie paši informācija jāiesniedz dažādos veidos, dažādos dokumentos, ministrijām, atskaitēm, lai vienkārši caur vienu centru visi dati ir iesniedzami un arī visi dati ir pieejami cilvēkiem, kam ir jāizmanto. Nu, lūk, es pilnīgi piekrītu. Tas ir ļoti konkrēts birokrātijas mazināšanas solis, ko visi uzņēmumi Latvijā, gan lielie, gan mazie izjutīs savā dzīvē. Labi, ejam pie nākamajiem mītiem. Bez vīzijas darbība kļūst neefektīva. Mēs darbojamies vairāk uz procesu, nevis uz rezultātu, kā rezultātā cieši sabiedrība, jo virziens nav sabiedrības interesēs. Latvijas valsts pārvalde neveicina valsts konkurētspēju, jo valsts pārvalde var arī strādāt kopā ar uzņēmējiem, kopā ar sabiedrību, lai veicinātu attīstību. Bet mums ļoti skaidri iezīmējās arī ziņojumā, ka šis mīts apstiprinājās, ka Latvijas valsts pārvalde nav tāds palīgs rīks. Es domāju, ka jebkurš cilvēks, kas ir kaut kā strādājis ar būvvaldi, jebkurā līmenī, pašvaldībā, šo ir izjutis. Mēs to dzirdam no uzņēmējiem, sevišķi tie uzņēmēji, kas attīsta objektus visās Baltijas valstīs, kad Latvijā ir krietni lēnāk un krietni dārgāk uzcelt gandrīz identiskus objektus. Man pašam bija piedzīvojumi šeit Rīgā, neliela lieta, bet kad mēs pie mūsu mājas cēlam jaunu žogu. Tad mums būvvalde pateica, kad mums jāsaskaņo, cik tur bija kaut kāds 20 dažādas iestādes, ka vajadzēja to būvu. Un tad mana sieva to arī izdarīja, saskaņoja, uzcēlam žogu, un tad saņēmām vēstuli no būvvaldes, kad viņi ir tā kā pārskatījuši to projektu, un faktiski mums nevajag saskaņot neko, jo tas žogs ir pēc dizaina identisks tam iepriekšējam. Kas tas ir? Tas ir pilnīgi absurdi. Kāpēc to nevarēja jau agrāk pateikt? Un es domāju, ka man tas ir sīkums, protams, bet ja mēs runājam par lieliem attīstības objektiem, mājokļiem, uzņēmumiem, biznesa parkiem un tā tālāk, šāda attieksme vienkārši kavē valsts attīstību. Es pieļauju, ka, zinām, mērā tas ir tā saucamās Zolitūdas traģēdijas rezultāts, kur bija pārspīlējums pārregulācija būvniecības jomā, tāpat kā pārspīlējums bija banku sektorā, kur bija pārregulācija vispārējais, bet iepriekš, sapcitu, Igauni teica, ka Latvijā bija labāk, bet viens piemērs, kur Igauni aizvien mūs apskauši, ir saistībā ar dokumentu saskaņošanu ar Latvijas banku, saistībā ar publiskajiem iepirkumiem, publisko piedāvājumu obligāciju un tādām jomām, ka tur, atšķirībā no Igaunijas vai Lietuvas, mums ir ātrāka komunikācija un tur ir uzstādīts ļoti augstā līmenī. Tātad, ja iestāde uzstāda mērķi, mēs esam uz klientiem koncentrēta pārvalde veids, ka mēs varam panākt labu rezultātu un apsteigt pat Igaunus. Ja, un Latvija var, un ātri atgriežoties pie tā būvvaldes jautājuma, šeit mums jāatcerās, ka tās būvvaldes ir pašvaldību līmenī, un ir mums labi piemēri Latvijā. Es piekdien biju Liepājā, un bija iespēja iziet šo jauno investīciju, 80 miljonu eiro investīciju, kur uzbūvēja jaunu tur zivju pārstrādes tur rūpnīcu, un to uzcēla pusotru gadā, 18 mēnešos, un tur īpašnieks vienkārši stāstīja, ka brīnišķīgi bija tā sadarbība gan ar Liepājas SEZ, gan ar Liepājas pašvaldību. Tātad, ir pašvaldības, kas ļoti labi un efektīvi strādā, un tad ir tādas, kas varbūt ir mazāk efektīvas, un šeit man šķiet, ka Rīgas pilsētas būvvalde ir leģendāra, negatīvā ziņā. Mums ir pārāk daudz mērķu, uzstādījumi, lai gan patiesība ir vienkāršāk, ko mēs gribam izmainīt, vai kā mēs gribam dzīvot, un kādā veidā mēs to gribam panākt. Tad klasiskā demokrātijā tas, ko mēs sagaidām, ir, kad politiskās partijas sagatavo programmas, bet reāli detalizētas programmas. Ka viņi pastāstīs, ko viņi darīs nodokļu jomā, piemēram, bet detalizēti. Tātad, balso par mums, mēs, piemēram, samazināsim IIN uz 19%, kompensēsim ieņēmumus. Jāpiedāvā ļoti konkrēti darbības plānu. Mūsējie to nedara. Analizējot partiju programmas pēdējās vēlēšanās, es varētu teikt, ka apvienotais saraksts un progresīvie bija mēģinājuši kaut ko darīt. Viņi bija spēruši lielu soli šī virzienā, bet arī tur nebija tie
pēdējie aprēķini, kas ir vajadzīgi faktiski. Tātad pa lielam tās partiju programmas viss ir līdzīgas, un tur parādās tie lozungi, mēs mazināsim demokrātiju, efektivizēsim valsts pārvaldi, pilnīgi bez jebkādiem detaļiem. Un tas nozīmē, tad, kad mēs izveidojam valdību, un ministri parādās ministrijās, viņiem faktiski nav darbības plāns. Jo ideālā variantā no pirmās dienas jābūt pilnīgi skaidrs. Mēs darīsim šito, labosim šo likumu, ieviesim šeit, man ir vēlētāji mandāts uz priekšu. Mums tas nav. Mums tas strādā tā, kad atnāk ministrs, un tur ir kaut kādas idejas par to, ko darīs, un tagad runās ar valsts pārvaldu, un par to, kā īstenot, un kaut kādi stakeholderiem un tā. Un rezultātā lēmumi netiek pieņemti. Tāpēc tā problēma faktiski ir politiskā līmenī, pirmkārt, kad netiek investēta nauda programma attīstībā. Tāpēc jau tika paplašināta valsts dotācija politiskām partijām. Mērķi, lai tās profesionalizē tieši šo savu tā kā darbības daļu, bet to viņi nav izdarījuši. Vīzija būtu jāuzstāda sabiedrības elitei, politiķiem, Saeimas deputātiem, valsts prezidentam, bet tā jānāk vai jābūt akceptētā arī no sabiedrības, vai vismaz daļas no sabiedrības. Tas, kas ir iespējams Argentīnā, tas, kas ir iespējams ASV, nav īsti iespējams Eiropā, jo mums ir pavisam citi pienākumi, Eiropas direktīva, regulācijas un tā tālāk, ko mēs paši nekontrolējam, kas nāk no Briseles. Un tas, kas notiek citās Eiropas valstīs, ir, kad, piemēram, tu atlaidi 100,000 to birokrātu, un tad nākamā gada laikā, pusotra gada laikā, tiek parakstīti līgumi ar dažādām konsultāciju institūcijām, un tās darba vietas atkal parādās. Tie cilvēki ir, tikai viņi vairāk nav ierēdi, viņi ir kaut kādi konsultanti, kas ir fiksēti laiki, kas tagad tiek galā ar šiem pakalpojumiem. Manuprāt, mums ir jāsaka funkcija auditu. Mums vajag saprast, ko valsts dara un vai valstī vispār būtu jāuzņemās šīs entās dažādās funkcijas. Un atkritoties no funkcijām, atbrīvojoties no tām, tad mēs arī atbrīvosimies no ierēdņiem, no valsts pārvaldes darbiniekiem. Jo, ja ir mazāk funkciju, tad nebūs vajadzīgi tik daudz to cilvēku. Un tas ir kaut kas ir ilgspējīgāks, un ka mēs varam tā uz ilgtermiņu samazināt to valsts pārvaldi. Vai mums ir kaut kāds labas administrācijas vai valsts pārvaldes rādītāji, pēc kurām var skatīties un vērtēt, kur laba, kur nav laba valsts pārvalde vai valsts administrācija? Pats labākais rādītājs ir klienta apmierinātība. Uzņēmumu reģistrā tie ir uzņēmumi, kāda viņiem ir tas ikdienas kontakts. Diplomātiskam dienestam, piemēram, varētu būt tie, kas saņem kaut kādus konsulāros pakalpojumus vai līdzīgi. Patērētāji dati ir, manuprāt, tas nozīmīgākais rādītājs. Tur, kur ir labākas valsts pārvaldes, tādas, kas vairāk sadarbojās ar sabiedrību, ar uzņēmējiem, tur tie apmierinātības rādītāji krietni augstāk kā Latvijā. Mēs varam atkārtot to, ka Latvijā ir viszemākie šie rādītāji Ziemē Eiropā un tādā Dānijā vai Zviedrijā, kur valsts pārvalde ir krietni lielāka kā Latvijā, gan pēc izdevumu, gan arī pēc darbinieku skaita. Tur cilvēki ir 2 reizes vairāk apmierināti, jo viņi saņem labu kvalitatīvu pakalpojumu no tās valsts pārvaldes. Tad jautājums, kā mēs zinām, kas ir kvalitatīvs vai tikai pēc individuālā novērtējuma, kas nav mazsvarīgs, bet vai tas ir vienīgais? Mēs arī varētu ņemt ekonomisko izaugsmu, jo galā valsts pārvaldei būtu jānodrošina to, kad ir ekonomiskā izaugsme, kad sadarbojoties ar uzņēmējiem tiek radīts jauni uzņēmumi, jaunas darba vietas, nodokļi tiek samaksāti un tā tālāk. Tātad mēs varētu ņemt kaut kādus elementārus ekonomiskos rādītājus. Ja nav vīzijas, tad birokrātija nav rādītāja, pēc kuras var mērīt vai objektīvi norādīt uz birokrātijas neefektīvu vai neatbilstošu darbību. Tad kas mums auditēs visu šīs lietas un piedāvās, ko var uzlabot, novienkāršot? Varam tādu amatu izdomāt vai sistēmu? Es atgriežos pie tā, ka to sistēmu būtu jāpārvalda ministru prezidenta biedram, un tad tiek izveidota tāda trieciena komanda, kur ir ļoti svarīgi, ka tur ir pārstāvēta valsts pārvalde, jo viņi kaut ko zina par to notiekošo, bet viņi, protams, nedominē. Un viņi varbūt ieinteresēti nemazināti. Tieši tā, bet tas tā vienmēr nav. Atceramies, kad Raivis Bremšmits pārgāja no ekonomikas ministrijas uz Liju, un
modernizēja Liju, pārkārtoja Liju, apmēram 10% darbinieki tika atlaisti. Tātad ir arī no valsts pārvaldes cilvēki, kuri spēja arī veikt šādas audits. Bet noteiktam fokusam nav jābūt uz to valsts pārvaldes darbinieku, bet šeit mums vajag darba devējus, FISIL, LTRK, LDDK jābūt pārstāvētam, un, protams, arī pilsoniskā sabiedrība, kas arī sastopās ar visām šīm lietām, tur pilsoniskā alianse vai kaut kas tam līdzīgi. Un, protams, arī varētu būt tiešie cilvēki no uzņēmumiem. Un tātad tiek izveidota tāda komanda, ir cilvēki, kas visticamāk ir no valsts pārvaldes, kas apkopo datus, un tie dati tiek nodoti tālāk, un tad notiek tas novērtējums par to, ir vai nav. Ir jāsāk kaut kur ar pilotu projektu, jo vajag aprobēt šo metodoloģiju, bet tai metodoloģijai jābūt ļoti vienkāršai, jo tas risks ir, kad mēs, liels izaicinājums valsts pārvaldē ir normatīvisms, un mēs nevaram cīnīties ar normatīvismu, ar kaut kādu šausmīgu normatīvu pieeju. Manuprāt, tai pieeja jābūt vieglai, saprotamai, lai sabiedrība saprot, kas notiek, un tādā veidā mēs varam tad lēnām atbrīvoties no nevajadzīgiem procesiem, nevajadzīgiem pakalpojumiem, nevajadzīgām funkcijām, un tad eventuāli tā valsts pārvalde arī kļūs mazāka un viedāka. Un vēl viena iespēja varētu būt, ka tas pats valsts aparāts varētu piedāvāt vairāk vai kvalitatīvāks pakalpojums, līdz ar to lielāku pievienoto vērtību. Tad nebūs viņi jāsamazina, bet viņi radīs lielāku pievienoto vērtību. Tas arī viņiem arguments. Jā, viss ir saistīts ar to, ar tām funkcijām. Ja ir kaut kādas vajadzīgas funkcijas, ko valsts šobrīd nepiedāvā, kas palīdzēs uzņēmējiem, piemēram, augt un attīstīties, tad kāpēc ne? Bet šobrīd, man liekas, tam fokusam ir jābūt uz to funkciju samazināšanu, jo mums tās funkcijas ir šausmīgi pieaugušas. Tai pašā, man liekas, uzņēmuma reģistrā mēs varam redzēt, kad varētu daudz ko vienkāršot. Jūs kā jurists, piemēram, man būtu interesanti zināt jūsu viedokli, kad ir mazi nodibinājumi, kā piemēram, es esmu aktīvs vienā mazā nodibinājumā, kur mums tagad mainās valdes sastāvs. Un mēs jau 2 reizes esam iesnieguši uzņēmumu reģistrā visu to, kas ir vajadzīgs, lai veiktu šīs izmaiņas, un 2 reizes ir atmests atpakaļ. Un 2. reizi, starp citiem dažādiem iemesliem, bija tas, ka tur, kur bija rakstīts paraksts, mums bija e-parakstīts, bet tur, kur bija rakstīts paraksts, termiņš paraksts nebija iekavās, un tad bija atsaucis uz ministra kabinetu tur nosacīt. Tas ir nepiedodams formālisms, jo tas nozīmē, ka cilvēks nemāk piemērot likumu. Tas bija notārs, kas šo uzrakstīja. Bet mana pieeja, ja runā par to vienkāršošanu, ja runā par tā, šis nodibinājums ir ļoti maziņš, tur naudas apgrozījums gadā varbūt ir 1000 eiro. Pamatā tur sanāk kopā cilvēki noklausīties vieslekcijas vienreiz mēnesī, saziedo naudu vienreiz gadā 18. novembrī vakarīgs, kaut kā tā. Vai vispār ir jāiziet šo sarežģīto procesu, vai var to uzņēmumu reģistru sistēmu savienot ar vidi, var redzēt, ka tur tas apgrozījums, naudas apgrozījums ir absolūti minimāls, un vienkārši paši ievadam to, ka Daunjauer vietā nāk Agris Bitāns valdē, tur ātri pārbauda to, ka tā sistēma automātiski pārbauda, ka šie ir īsti cilvēki, ka viņi ir elektroniski parakstījuši, ka piekrītam, un viss. Kāpēc tas pārējais tur kaut kādi entie papīri vajadzīgi? Manuprāt, to varētu daudz vienkāršāk. Un atcerēsimies, ka Amerikā vispār nav uzņēmuma reģistrs. Tāpēc tur vispār šitās formalitātes nav. Tik brīvi tur nav, bet par reģistru runājot, es zinu, ka viņiem ir plāns izveidot instrumentu iekšmājaslaps, ka to varētu darīt, un attiecībā uz SIA šobrīd ir izveidots produkts, kur personas bez maksas var vienkāršotā variantā savadīt iekšā un dabūt reģistrāciju, un tas ir savienots ar uzņēmuma reģistru. Uzņēmuma reģistrs par to domā, mēs paši piedalījāmies šī produkta radīšanā, lai cilvēki bez jurista var aizpildīt dokumentus un pieregistrēt SIA. Jā, es atsaucos uz uzņēmumu reģistru, jo viņi faktiski šausmīgi progresīvi, un tur daudz kas iet pareizā virzienā. Piemēram, ministriju skaita ziņā Ziemeļvalstīs ir mazāk salīdzinot ar Latviju. No otras puses, nodarbināto skaits pārvaldē Ziemeļvalstīs, kā piemēram Dānija, stipri augstāks nekā Latvija proporcionāli pret iedzīvotāju skaitu. Bet no otras puses jāpaturprātā, ka kādas funkcijas realizē. Ziemeļvalstīm ir daudz lielāka sociālā funkcija, ko viņu birokrātiskais aparāts realizē.
Thank you.